Brīd pārējā Krilovs, Nīgalīs, arī Lietskalniņš pievienojās pirmiem trīnieku. Krītiens ir pirmajā galdiņā, tur gan Čepuks paliek, diemžēl, un arī Tukumnieks uz Lācis paliek. Jā, diemžēl Čepuks izstājās no cīņas, bet tikmēr cīņa turpinās otrajā virāžā. Nīgalis jau ir vadībā šajā te braucienā. Krilovs vairs tikai trešajā vietā, arī Lietskalniņš iekšējā malā. Nu cīņa, taču trīniekam vēl nav galā trešā virāža. Viņi tā arī nāk garā. Nīgalis, Lietskalniņš, Krilovs, 1, 2, 3. Un kājai, kas pa neveiksmi nosprūst kājas Krilovam. Pa galam neveiksmīgs spinās viņam šobrīd. Un dekorācija maiņas jāsaka tā. Un uzvarētais šodien ir Nīgalis. Lietskalniņš un trešajā vietā 7-5 mums ir vecpiebalgs sportists Artūrs Laube.